Darbie tautieši, šodien mēs pieminam un svinam 1990. gada 4. maiju, dienu, kad Latvijas tauta drosmīgi un vienoti atjaunoja savas valsts neatkarību. Šī diena nav tikai vēsturisks atskaites punkts. Tā ir dzīva liecība mūsu tautas ticībai, cerībai un mīlestībai pret savu zemi. Mēs atceramies tos, kuri ne tikai sapņoja par brīvu Latviju, bet arī ar savu drosmi, upuri un gara spēku lika šim sapnim piepildīties. Būdams zemesardzes kapelāns, es vēlos atgādināt, ka mūsu sirds spēks un pārliecība nav mazāk svarīgi par ieročiem un taktiku. Tauta, kas tic Dievam un savai zemei, ir nesalaužama. Mēs kalpojam Latvijai ne tikai ar ieročiem, bet arī ar sirdsapziņu, lūgšanu, godīgu un taisnīgu rīcību. Tāpat kā toreizējā tautas fronte piecēlās pret netaisnību bez vardarbības, ar garīgu spēku un ticību labajam, tā arī šodien mūsu pienākums ir sargāt ne tikai valsts robežas, bet arī tās garīgās vērtības, kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, kultūra, valoda, atbildība par sevi un savu rīcību. Šodien, pieminot brīvības atjaunošanu, lūgsim Dievu par Latviju, lai Viņš sargā mūsu zemi no ārējiem un iekšējiem draudiem, lai dod mums gudrību, vienotību un spēku, drosmīgi un pašaizliedzīgi stāvēt savas zemes sardzē. Atcerēsimies vienmēr, ka Latvijas valsts nav sākusies kā nasta vai smags pienākums, bet kā Dieva dota iespēja un dāvana mūsu tautai, ko izcīnījām brīvības cīņās, par kuru ir jāpateicas un kura ir jāmīl un jāsargā. Svinēsim šos svētkus ar prieku un mīlestību uz savu dzimteni. Dievs svētī Latviju!